Hokejs tā ir noteikti disciplīna, un tas ir arī iemācījis man redzēt laukumu, kas ir Lidlā ļoti nepieciešams, jo tev vienlaicīgi ir jāmāk redzēt visi tavi darbinieki, kas ir apmēram kādi 7 cilvēki maiņā. Jāorganizē pareizi savu laiku, tu visu var izdarīt. Rīta maiņa beidzās 3:00, un ja spēle vakarā ir 6, 7, tad nav nekāda liela problēma tikt uz spēli. Noteikti būs tas, kad mēs esam kā vienots vesels. Noteikti dinamisks, uz rezultātu vērsts. Ja mēs viens otru atbalstam, tad tas Lidl komandas gars arī būs vislabākais. Teiktu, ka laikam nē, jo man patīk filmēties. Līdz pēdējam nebija īsti laika pat arī sagatavot, ne video īsti, kas tika prasīts. Patiesībā tas viss notika pēdējā vakarā. Un nākošā dienā, man liekas, jau bija atbilde gatava, Jana. Mēs tev aicinām filmēties. Visvairāk man patika tas, kad es varēju braukāt ar skrituļslidām pa veikalu. Un, protams, visa tā gaismas, action, tas viss bija baigi forši kopā. Man baigi patika. Es tev laikā vienkārši pateikšu par svētdienas maiņu, ar ko atšķiras svētdienas rīts no svētdienas vakara. Tas ir tā kā diena pret nakti. Šveice. Kalnu kurortiņš, augstu kalnos pie ezera, forša kompānija. Tas būtu superīgi. Mūsu Lidl akadēmija, 9 mēneši. Tas bija super. Tas, ka tikai un vienīgi komanda var kopā paveikt un sasniegt kopējus mērķus. Katra maiņa, kad es iemācīju kādam jaunam darbiniekam kaut ko jaunu, ko viņš nemācēja, tas man dod baigo motivāciju. Protams, komandas kopējie sasniegtie rezultāti, tas, ka mēs vienmēr tiecamies arvien augstāk un augstāk. Noteikti nebaidīties. Katra diena ir interesanta, katra diena ir savādāka.